Mēs tiekamies, lai runātu par to, kā izmantot nodokļu atvieglojumus un kā nepalielināt uzņēmumu nodokļu slogu. Aktuāla tēma visos laikos un ļoti plaša tēma. Galvenais, uz ko mēs arī, es stāstot jums arī vērsīšu jūsu uzmanību, ka viena no lietām ir, kā mēs varam samazināt, vai pareizāk sakot, nepalielināt nodokļu slogu, ir tas, ja mēs pareizi klasificējam izdevumus, kas mums ir radušies uzņēmumā, vai tie ir saistīti ar saimniecisko darbību, vai nav saistīti ar saimniecisko darbību. Un uzņēmēji jau tājas uzņēmumu ar to, lai piepildītu, kā saka, savas ambīcijas, gan attiecībā uz finansēm, gan uz atpazīstamību un uz statusu, un dažkārt tas status tiešām arī tik ļoti maksā, ka tas liens ir jāmaksā, un tie ir ar saimniecisko darbību nesaistītas izmaksas. Reprezentācijas izdevumiem mums ir definējums gan uzņēmumu ienākumu nodokļu likumā, gan PVN likumā, un tātad tas ir prestiža veidošanai, uzturēšanai sabiedrībā pieņemto standartu līmenī. Kā jau minēju, ārstniecības iestādes šo te jau iedebu iekšā 23. gada jūnijā. Bija grozījumi, bet kas ir vēl īpaši pie ārstniecības iestādēm? Ārstniecības iestādes ir ieguvušas sev aizsargājošu normu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, kurā ir pateikts, ka tātad, ja ārstniecības iestāde ir apmaksājuši šīs te darbinieku studijas rezidentūrā, tad šim darbiniekam ir jānostrādā vismaz 3 gadi pēc rezidentūras studiju pabeigšanas pie konkrētā darba devēja.